Labdien! Šodien pastāstīšu nedaudz vairāk par 5 pakāpju dziļo limfātiskās sistēmas attīrīšanu. Nevelti šo programmu sauc par 5 pakāpju attīrīšanos, jo limfātiskās sistēmas attīrīšanas algoritms jau no ļoti seniem laikiem ir pavisam loģisks un vienkāršs. Tātad limfātisko sistēmu mēs nevaram attīrīt kā pirmo. Pirms tam mums secīgi ir jāveic organisma visu izvedes sistēmu attīrīšana, un tikai tad mēs varam veikt limfātiskās sistēmas tīrīšanu, jo limfātiskā sistēma tā ir organisma kanalizācija, un kanalizācija ir tā, kurā atkritumi nonāk pavisam pēdējā etapā. Tāpēc arī šī 5 pakāpju tīrīšana nozīmē to, ka jūs iegūsiet ne tikai attīrīt limfātisko sistēmu, bet šie ieguvumi ir daudz vairāk. Sāksim mēs ar gremošanas sistēmas attīrīšanu. Tātad pirmais etaps ir zarnu trakta attīrīšana, pēc tam mēs ejam tālāk uz urīna izvedes sistēmas attīrīšanu. Tad mēs attīram ādu kā izvedes sistēmu un aknas, tajā pašās, vienā etapā. Un tālāk mums nāk elpošanas sistēma, elpceļi, un pēc tam mēs jau slēdzam klāt limfātiskās sistēmas attīrīšanu. Līdz ar to ļoti būtiski šajā programmā mums ir iekļautas gan uztura korekcijas, gan uztura bagātinātāji un augu ekstrakti, kas mums palīdzēs veikt šo visu sistēmu detoksikāciju. Pirmām kārtām mums ir nepieciešams magnijs, kas mums palīdzēs veicināt zarnu iztīrīšanos, tātad, lai tiktu izvadīti visi toksīni no ķermeņa. Mums būs vajadzīgi tādi produkti kā artišoks un diždeģa sakne, kas mums palīdzēs veicināt aknu un nieru detoksikācijas procesus, nieru apasiņošanu, lai visi šķidrumi liekie, lai visi sārņi, ko mēs no organisma gribam attīrīt, lai tas tiktu veiksmīgi arī izdarīts. Tāpat mēs pievienosim lakritsakni, kas mums veicinās elpceļu sistēmas attīrīšanu, un mēs pievienojam arī limflow, kas ir īpašs augu ekstraktu maisījums, kas palīdzēs mums veicināt limfas stimulāciju, tātad, lai varētu veikt šo limfātiskās sistēmas tīrīšanu. Un bez šiem augu ekstraktiem papildus šīm minerāliem, diemžēl, projekta efekts noteikti pavisam nebūtu tāds, kādam tam būtu jābūt. Katrs produkts veic savu funkciju, un šis algoritms ir sastādīts no medicīnas zinātņu doktoras, ārstes ar vairāk kā 40 gadu pieredzi, Olgas Butakovas. Tā kā mēs vadamies pēc viņa šī algoritma, un šo algoritmu jūs saņemsiet tad, kad pievienosieties programmai. Kas vēl ir svarīgi zināt, pievienojoties šai programmai? Tātad, būs uztura korekcijas, jo 86% no produktiem, ko mēs ikdienā lietojam, šie pārtiks produkti ir limfu biezinoši. Un tad, kad mēs gribam attīrīt limfātisko sistēmu, tad mēs, protams, cenšamies no šiem produktiem izvairīties, jo mūsu mērķis ir sašķidrināt limfu, lai limfa varētu veiksmīgi attīrīties. Tieši tādēļ šajā programmā tikai 30 dienas ir tādi sekojoši pārtikas produktu ierobežojumi. Mēs atsakamies no olām, no zivīm un gaļas. Daļēji, tas ir līdz programmas vidum aptuveni, pēc tam šos produktus pamazām var pievienot atpakaļ. Tad mēs atsakāmies no cukura, no visa pievienotā cukura, no saldumiem, našķiem, no miltu izstrādājumiem, no glutēnu saturošajiem produktiem un piena produktiem. Tā kā saraksts ir sekojošs, un izslēdzam arī kafiju uz attīrīšanās laiku. Tā kā šādi ir noteikumi, lai pievienotos programmai. Programma vada profesionāli nutriciologi. Šī būs jau, pieredze ir diezgan liela. Programmas mēs vadam jau vairākus gadus.
un jau vairāki simti cilvēku ir pabeiguši šo te programmu ar ļoti, ļoti labiem rezultātiem. Kādiem cilvēkiem būtu piemērota šī programma, kam ir jāpievērš uzmanība? Tātad tie ir cilvēki, kuriem ir tūskas, kuriem varbūt sejas tūskas, varbūt ķermeņa tūskas, varbūt viss ķermenis ir ļoti tūskains, paliek apģērbu nospiedumi pēc zeķīšu vai apakšveļas novilkšanas, var redzēt tādus izteiktus iespiedumus, tas arī liecina par to, ka ir šīs tūskas tendence uz tūskainību. Sejā, protams, var redzēt šīs tūskas, varbūt nepatīkams ķermeņa aromāts, varbūt nepatīkama smaka no mutes. Tāpat arī var būt imūnās sistēmas traucējumi, biežas slimošanas, saslimšanas, varbūt dažādas alerģiskas arī izpausmes, ādas, nieze, kairinājums. Tāpat var būt arī ļoti liels tāds hronisks nogurums, un iespējams, ka jūs esat no tiem cilvēkiem, kas veic kādu kaitīgu, darbu, kā piemēram frizieri vai automehāniķi vai cilvēki, kas strādā ar manikīru. Šādi ar ķīmiskām vielām ir ļoti liela saskare. Arī tie, kas veic remontu darbus, ir saskare ar putekļiem ikdienā, ar krāsām, lakām. Tātad visiem šiem cilvēkiem noteikti būtu ieteicams attīrīt ik pa laikam limfātisko sistēmu. Un tāpat, ja ir bijusi nesen kāda, smaga vīrusa pārslimošana, vai tas ir Covid vīrus vai kāds cits, tad, mēs arī varam veikt organisma attīrīšanu, jo vīruss organismā atstāja diezgan nopietnas sekas ar ļoti lielu piesārņojumu, toksīnu daudzumu, ko vēlams ir izvadīt no organisma. Un kādi tad ir šie te ieguvumi, ko jūs saņemsiet šajā programmā? Tas, protams, ir šī liekā ūdens izvadīšanās dabīgā veidā. Tā būs arī tūskuma mazināšanās, apkārtmēru mazināšanās, gremošanas sistēmas darbības uzlabošanās, viegluma sajūta. Tāpat nostiprināsies imunitāte. To, protams, uzreiz varbūt nevarēs pamanīt, bet tas būs novērojams pēc kāda laika. Tāpat arī uzlabosies noteikti ādas stāvoklis, var uzlaboties dažādi hroniskie iekaisuma procesi organismā, piemēram, locītavu iekaisumu, locītavu sāpes var samazināties un dažādi citi šie te hroniskie iekaisuma procesi. Protams, kad var uzlaboties arī analīžu rezultāti, dažādi rādītāji, kas ir saistībā ar aknām, ar nierēm, jo veicot šo te izvadu sistēmu attīrīšanu, var arī uzlabot, asins analīžu rādītājus. Kas vēl ir svarīgi, tātad šajā programmā katram cilvēkam ir savs personīgais konsultants, un arī ir šī te kopējā atbalsta vide, atbalsta grupa, kurā būs gan idejas receptēm, tātad būs šis pārtikas produktu saraksts, kas ir atļautie produkti programmas laikā. Tāpat būs programmas precīza dienas grāmata, tātad pa dienām, un 3 reizes dienā tātad arī šī produktu lietošana, ūdens lietošanas apjoms un biežums, un tāpat arī, visas šīs schēmas, kas ir jāievēro. Būs arī sarunu čats tiem, kas to vēlēsies, tiem, kas nevēlās, protams, var sarunu čatā neiesaistīties, bet tātad būs pieejama visa šī svarīgā informācija atsevišķā sadaļā, kas būs no projekta vadītājiem. Būs papildus tātad informācija gan par produktiem, ko mēs lietojam programmas laikā, gan dažādas rekomendācijas, informācija par detoksikācijas procesiem, par detoksikācijas dažādām pazīmēm. Un tieši tāpat arī varēs uzdot savus jautājumus, jebkurā laikā, un saņemt arī savas
atbildes uz šiem jautājumiem. Nu, lūk, tā kā tas īsumā par limfātiskās sistēmas attīrīšanas programmu. Un, ja ir radusies interese, tad droši var jautāt, pieteikties un arī sarunāt individuālu tikšanos, lai precizētu kaut kādas konkrētas lietas. Paldies!